Sveiki, vēl minūtes 4 līdz sākumam. Sagaidīsim, kamēr ierodās visi, kas ir pieteikušies, un tad arī sāksim. Ir 11 ir pienācis, jau noliktais laiks. Tā es ceru, ka visi mani dzird, redz ekrānu. Tā, kas mums mītingā ir ienācis, kas mums šajā. Jā, ok, izstāst, ka varēsim sākt. Izstāst, ka varēsim sākt, jā. Šodien parunāsim par mobīlo iekārtu pārvaldību. Ideja tāda, ka mūsdienās jau, mobilā iekārta, šī mobilā iekārta ir mazs datoriņš, ko mēs turam kabatā un saucam par telefonu. Un it īpaši IT vidē, kibertelpā par šo iekārtu drošību ir jāpadomā, jo no šīs iekārtas ir ļoti daudz piekļuvis. Šeit ir 2 aspekti parasti. Viens aspekts ir no darba vietas, no darba vidas piekļuvēm, un otrs aspekts ir privātā dzīvē, kā cilvēkam pašam aizsargāt. Šodien mēs vairāk uz to darba vidi
par to, kādām lietām ir jāpievērš uzmanība vairāk no tā kā administratoram, uzņēmuma administratoram, iestādes administratoram, un diviem rīkiem pieskarsimies, kas ir arī iekš mūsu portfolio, par kuriem arī mums var uzdot jautājumus. Tā, iesim tad uz priekšu. Tātad mūsdienu darba vidas tendences, kas ir strādā no jebkurienes un piekļūst visam no attālinātās darba vietas, šis iespēdo to, ka mums ir šīs piekļuvas uz šīs iekārtas, un tas ir gan portatīvais dators, gan mobilais telefons. Bring your own device. Ir arī šāda nianse, ka ne visi darba devēji izsniedz piemēram, tos pašus telefonus, izsniedz darba vietas telefons, bet cilvēks nāk ar savu telefonu. Un šajā gadījumā arī būtu svarīgi pārliecināties tāpatās, kā normāli sakārtotā vidē nevar pieslēgties ar privāto datoru pie sistēmām. Tāpatās arī ar mobilo iekārtu būtu jāpārskata šis. Un par to, ka ir šie faktori, kas strādā no jebkurienes un nāc ar savu iekārtu, ir jāpadomā par pieslēgšanos, par VPN vai Zero Trust Network, par multifaktoru autentifikāciju, par konteinerizāciju iekārtai. Tas ir, ja ir privātā iekārta, lai atdalītu darba lietas no privātajām lietām, un arī par iekārtu pārvaldību kā tādu. Jo, ja mēs darba vidē dators, uzņēmuma vidē dators parasti pārvaldam, vairumā gadījumu, un parasti tas ir sākot no kaut kāda skaita, kur vairs cilvēks negrib apstaigāt katru iekārtu individuāli, bet tas nav, ne tikai tas, ka negrib apstaigāt, bet tur ir vēl bonusi centralizētā pārvaldībā ir vairāki un daudz. Tā skaitā apziņošanas, tas, ka vienā vietā visu redz, jau tas ir ieguvums. Šis ir tās nianses, par ko ir vienmēr jāpadomā. Un šodien divi risinājumi, par ko mēs parunāsim, būs Proget un Asset risinājums mobilajām iekārtām. Katram ir mazas niansītes, kas ir savādāk, bet abi ir labi, un man patīkās abi. Ir katram savas nianses, kas izpilda, ja ir tur vides vai prasību nianses, kas ir jāizpilda, tam mēs vēl pieskarsimies. Sāksim mēs ar Assetu. Asset mobilo iekārtu pārvaldību uzņēmumiem vairāk šajā gadījumā. Tad var pārvaldīt gan Android, gan iOS iekārtas. Var kontrolēt interneta lapu atvēršanu, operētāja sistēmas atjaunošanas, aplikācijas instalēšanas un pārvaldīt politikas. Un iOS iekārtām arī tāpatās. Un paiesim pāri Android. Šeit ir pa blokiem šīs funkcionalitātes. Tātad Androidam antivīrus moduls, kurš aizsargā iekārtu pret ļaunprātīgu kodu. Skenēšanas var veikt, viedā skenēšana, kas ir taupa resursus, vai padziļinātā skenēšana, kas skenē visu. Skenēšanas arī tāpatās kā dators ir ieteicams periodiski skenēt, pārbaudīt pret sliktajām lietām. Jo, kā piemēram, aplikācijas ir jāskenē, jo viens no uzbrukuma veidiem ir, ka aplikācija tiek pārpirkta no izstrādātāja, un nākamajā aplikācijas update'ā iekļauts tiek kaut koda gabals, kas var būt ļaundabīgs. Pārpirkt šajā gadījumā no ļaundara puses, kibernoziedznieks pārpērk no ražotāja, no izstrādātāja ap šo aplikāciju. Jo, arī aplikācijas tirgot var pirkt pārdot šīs autortiesības, un to pat var nezināt aplikācijas lietotājs. Jo ir bijis tā, ka ir aplikācija, cilvēki lieto uzinstalē, aplikācijām nāk atjauninājums instalēt vajag, un nezin, ka šī aplikācija ir pārpirkta, šo aplikāciju ir pārpirktas ļaundaris, un iekļauj spaivēru iekšā aplikācijas, lai skatītos, kas notiek uz iekārtas. Tad pati antivīrus bloks, aizsardzības bloks, pretzakšanas funkcionalitāte.
predzakšanas funkcionalitāte var norādīt ESET risinājumā administratoru telefonu numuru, no kura var padot antifraudu komandas, kas var būt ērti, jo nevienmēr visur ir internet pieslēgums, bet telefona numurs. Var norādīt, kas tiek bloķēta. Iekārta, protams, var nobloķēt attālināti. Iekārta tiek nozagt un uz ekrāna attēlot, sveiku, šeit šis ir tādas un tādas firmas, un kur zvanam administratoram vai atbildīgai personai. Var dažādus tekstus norādīt. Var definēt, kādas kartes, eSIM kartes ir uzticamas. Protams, ievietojot neusticam, tad tiek bloķēti. Un arī no ESET Protect pārvaldības centra ir iespējams komandas, tā kā atrast, aizslēgt iekārtu, atslēgt sirēnu, ieslēgt, kā lost mode, un factory reset var veikt arī. ESET Protect šajā gadījumā, kā konsole, kā pārvaldības konsole, vienota vide, ja tiek lietot ESET aizsardzība datoriem, tad šajā pašā pārvaldības konsolē var pievienot arī mobilās iekārtas. Ja tas ir lokālais risinājums, tad tur ir nepieciešams vēl viens pacelšu serveris, kas konektors, caur kuru konektējās šīs mobilās iekārtas. Ja tas ir cloud konsole, tad nekas papildus nav jāuzstāda, tur jau šāda funkcionalitāte ir. Un ja ir situācija, ka ir gan datori, gan mobilās iekārtas un tiek lietots ESET, tad parasti ir tā, ka vienā konsolē ir ērtāk visu, lai nav vairāki risinājumi, vairākas konsoles. Tas tā nolietojamības ērtuma. Šis ir par predzakšanas moduli. Par aplikāciju kontroli. Tātad var iestatīt required applications. Tātad kādas būs uzstādīts, piemēram, VPN klients vai kaut kādas specifiskas organizācijai nepieciešams vai iestādē nepieciešams aplikācijas, un var application control, atļautās aizliegtās aplikācijas, whitelists, blacklists, un var arī pēc avotiem arī kontrolēt. Tas ir viena no mobilo iekārtu pārvaldības stūrakmeņiem, atļaut tikai kontrolēt, ko instalēt tāpatās kā uz datora. Mēs neļausim instalēt tur programmas, kuras grib vienkārši tāpatās instalēt. Tāpatās arī uz mobilās iekārtas nebūtu tas jāļauj. Par device security. Tātad izplatīt politikas, kas ir konfigurācijas, veikt pārbaudes, screen lock stiprumu, nav vienkārši, ka pabraucam uz ekrānu, viņu vaļā un tiekam visam, kas ir iekārtā iekšā. Un var arī aizliegt iebūvētās kameras izmantošanu. Tādā ziņā. Tas ir par device security. Anti-phishings. Mūsdienās, kad šis ir ļoti populārs, caur e-pastu ienāk kā viltus ziņa, links, un mobilajās iekārtās, mobilajos telefonos parasti retāk skatās pārbaudu linku, jo vienkārši uzspiež virsū ar pirkstu uz linku un ver viņu vaļā. Un šeit es pat redzu tādā ziņā, ka uz mobilās iekārtas ir svarīgāk nekā uz datora. Svarīgi ir abiem, bet uz datora uzbraucot ar peli daudz ērtāk ir paskatīties, uz kurien īstenībā links ved mobilajā iekārtā. Tas ir mans personīgs novērojums, ka cilvēki neskatās, uz kurieni linki ved, bet spiež viņiem virsū. Linkus uz mobilo iekārtu var atsūtīt arī pa SMS, pa messengeriem visiem, un līdz ar ko ir jākontrolē, kas atrodas šajā linka saturā šajā lapā, jo tikpat labi tas var būt viltus lapa ar phishing. Ir bijuši precedenti, ka Office 365 konti tiek šādi mēģināti nozagt, ka atsūta sveiki, jums ir jāautentificējas uz savu kontu, jo tur ir drošības precedents un ir links uz viltvāršu lapu. Un cilvēks ievada savu autentifikācijas datus un šādi nodod kibernoziedzniekam savus autentifikācijas datus, username un paroli. Un šajā brīdī, ja būtu otrais faktors, tas jau arī palīdzētu.
ja nav otrais faktors, tad šis ir ļoti vājš punkts tādā ziņā. Jā, un Asset anti-phishing funkcionalitāte nodrošina, ka pārbauda lapas, aizsargāt var pārlūkus, bloķēt neaizsargātus pārlūkus, tos, ko nevar aizsargāt, jo pārlūki var būt visādi. Un arī ir mobilajās iekārtās arī aplikācijas izmanto internetu pārlūku funkcionalitātes, un arī tās, kas ir iekļautas aplikācijās, arī tās tad tiek aizsargātas. Jā. Tas ir par anti-phishing, jo mobilā iekārto phishingam ir ļoti, ļoti pakļauta. Par web kontroli, kas ir, var definēt kādas lapas var atvērt, kādas nevar, pēc kategorijām vai arī pat konkrētas lapas. Tātad šeit ir pārlūku programmas. Visas ir iespējams arī definēt zvanu filtru, bloķēt vai atļaut zvanus. Un, protams, iestatījumu kontroli. Centralizētā pārvalde tāpatās kā datoru iekārtām, tāpatās arī mobilajām iekārtām ir iespējama pārvaldība. Eksportēt settingus, iestatījumus un atļauju menedžments. Vēl kas ir šajā gadījumā, tas, kas ir jāņem vērā, ka tas ir Android. Tikpat labi tas var būt Android gudrais televizors, jo arī ir precedenti, kad šādas iekārtas tiek uzlauztas, un ja ir, piemēram, sapulču zāle, kurā ir Android gudrais televizors, mans ieteikums būtu arī aizsardzību priekš Android uzstādīt uz šādu gudrā televizoru, jo arī tas ir visdrīzāk pieslēgts tīklam, tas ir visdrīzāk pieslēgts iekštīklam, ja tas ir sapulču zālē, un arī tā ir operētāja sistēma, arī tas ir savu dators, kurš var izpildīt komandas, kuram ir atmiņa. Un šādā formā ir jāskatās uz iekārtām kā tādām. Viss, kam ir procesors, kam ir atmiņa, kas var izpildīt darbības, komandas, tas viss var tikt uzskatīts par datoru savā veidā. Tādā ziņā. Tas ir par Asset risinājumu. Un šajā gadījumā Asset risinājums ir ērts tas, ka iekļauj gan, ja ir licence, ir licence, ka tu gan datori, gan mobilās iekārtas. Un vienā licencē ir nosedz visus iekārtu veidus. Un arī pārvaldība ir visa vienā vietā, vienā konsolē. Nav vajadzīgi dažādi risinājumi. Var apziņošanas sakonfigurēt no centralizētās pārvaldības. Ir ērts tāds nosedzoši gan. Tas ir par Asset. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs droši rakstat čatiņā vai Q&A, vai arī paceļiet roku, tad es ieslēgšu mikrofonu. Es paskatos, vai ir kāda čatiņā. Nav šobrīd nekas ierakstīts. Ja rodās kādi jautājumi vai par kaut ko gribās padiskutēt, par kaut kādu jautājumu par mobilajām, var ierakstiet, pastīsimies, padiskutēsim. Tā, šis ir par Assetu, jā. Tātad. Un otrs risinājums, kam gribētu pieskarties, parunāt nedaudz, ir Progets. Man kādu laiku atpakaļ, tā kā es pirmoreiz izdzirdēju par šo produktu, bija pārsteigums, tā kā es un izmēģinot šo produktu, uzstādot sev, iztestējot, pārliecinoties, ko viņš dara, bija diezgan pārsteigts par iespējām. Pa lielam Progets, ir šeit ir angliskais, jo tas skanēja labāk, bet latviskais būtu, kā viņi sev definē, mobilās flotes iekārtu pārvaldība. Un tendēts vairāk taisno uz mobilajām iekārtām. Ja, teiksim, Assetam tur var nosekt ar vienu visu, tad Progets ir vairāk pielāgots mobilajām iekārtām taisni. Ir iespējama aplikācija kontrole, iekārtu pārvaldība, atskaites un žurnāla ieraksti, arī tāpat kā Assetā, un konteinerizācija. Konteinerizācija šajā gadījumā, tas ir tas bring your own device. Jo labās prakses ieteikums ir, ir
ja ir privātā iekārta, privātais telefons, kas tiek lietots darba vajadzībām, kaut kādu kontroli par to tomēr izveikt. Juridiski uzņēmums nedrīkst, vai ja nav tur atsevišķu vienošanās, vai lietotājs nedrīkst kontrolēt vai pārvaldīt vai skatīties privātās tās cilvēka lietas. Un tāpēc ir konteinerizācija, kā atsevišķs konteiners, kurā tad arī ir šīs darba lietas. Jā, darba lietas. Un ir vislabāk tomēr ir, ka ir iekārta, uzņēmuma iekārta tiek izsniegta darba vajadzībām, bet es diezgan labi saprotu, un tas ir saprotam, ka ne visur tas ir iespējams, nevienmēr ir iespējams nodrošināt darba vietai iekārtu, un tad ir jāpadomā par to, kā tiks pārvaldīts tas, kā tiks lietot šī privātā iekārta uzņēmuma vidē, uzņēmuma resursu vidē, pieslēdzoties uzņēmuma e-pastam, pieslēdzoties kādām sistēmām, tādā ziņā. Par aplikāciju kontroli var gan izplatīt, gan obligātās, gan aizliegtās aplikācijas, gan arī nosacījumi atļaujas var tikt kontrolētas no Progeta. Protams, Progetam arī ir konsole, var kontaktus, vietas noteikšana, kiosku modi, kas var būt noderīga, kur publiskās kaut kādas iekārtas ir. Un geosētas, tas tā kā geolokācijas iespējas ir arī, ka var nosacījumus pēc atrašanās vietas. Ir pat viens no piemēriem ir ja ir planšete, loģistikas uzņēmumā, planšete automašīnā, kas pārvadā preces. Un var pat noteikt, teiksim, ka aplikācijas, kuras parādās vai pazūd pie ātruma, cik ātri pārvietojos. Pēc GPS nosaka ātrumu, un ja tu pārvietojies tur ar ātrumu virs, pieņemsim, kaut kādu noteiktā konfigurācija ierakstītā, pieņemsim 15 km, 20 km stundā, tev pazūd, neparādās vairs, nav iespēja atvērt YouTube, lai tu video neskatītos tajā brīdī, jo tas nav droši. Tas tāds bišķiņ smieklīgs piemērs, bet ir iespēja gan geolokācija, šie nosacījumi, kas triggerē šādas lietas, ir arī dažādi. Tas ir par pārvaldību. Protams, atskaites ir iespējams pārvaldības risinājums bez atskaitēm, tas būtu arī tā kā liels mīnus šim tādam pārvaldību, ja nebūtu, bet ir gan Esetam, gan Progetam. Un atskaites, kā es mīlu teikt, atskaites ir ļoti labi ilgtermiņa pārskatīšanai, ilgtermiņa situācijai. Jo, ja arī drošības risinājumam var, paskatoties atskaitē, var redzēt, ka uz iekārtu tiek visu laiku, kā saka, bakstās un tiek novērsta ielaušanās mēģinājumi, tad tā ir pazīme, ka tā iekārta ir kādam ļaundarim zināma, vai tas lietotājs ir zināms un tiek mērķēts uz to. Un, ja tiek mērķēts, tad ir jādomā, kā to iekārtu aizsargāt vēl, jo tā kā tendences rāda, ka, ja ir mērķēts uzbrukums, tad tas ir laika jautājums, kad piemāna cilvēku, kad tiek tajā iekārtā iekšā, līdz ar ko atskaites vienmēr ir svarīgas, lai proaktīvi darbotos un varētu paredzēt, kuras iekārtas būs šīs riskantās. Tātad, tur atskaites kā regulāra lieta, tas jau standarta funkcionalitāte pārsvarā visās. Par konteinerizāciju. Šis ir tas, ko, ja bring your own device, kā saka, ja nāk darbinieks ar savu iekārtu, tad ir ieteicama konteinerizācija. Atsevišķi konteiners, darba administrators pārvalda darba lietas, privātās lietas neaiztiek. Un netiek pārkāpt nekādas tur, ne tur tās privātās tiesības, ne tur privātie cilvēku, šīs tiesības, bet pa lielam, bet ir iespējams nodrošināt darba programmatūras, darba piekļuvju, kontroli un pārvaldību. Un, ja ir situācija, ka ir kombinēts, ka ir daļa, ka ir savas iekārtas daļa, ka ir konteineri izvietoti uz šīm iekārtām, tad šis ir labs risinājums, kā to visu var pārvaldīt. Par compatibilityiem. Par pārvaldību iekārtām arī Progetam ir Android, Apples, Windows un arī Samsung Knox. Integrācijas iespējams gan ar visiem šiem
biznesa kontiem, tā saucamajiem Apple biznesa menedžeri bet integrācijas mūsdienās jau arī tā ļoti plaši tiek strādāts un ir iespējams. Tas ir tādā īsumā par Progetu. Tas tā pārējot pāri, pa diagonāli, kā saka, ļoti strauji, ļoti ātri. Galvenais ir saprast, ka ka arī šis ir dators. Mēs viņu saucam par telefonu un turam kabatām, bet tas pēc būtības ir dators. Tur ir visas piekļuvas. Visas piekļuvas tur ir, un risks, viens no lielākiem riskiem ir, ka ir gan piekļuvas uz privātajiem kontiem, gan piekļuvas uz darba kontiem. Šādā situācijā, piemēram, ja es lietoju es lietoju privāto iekārtu darba vajadzībām. Man ir šeit savs Facebooks, man šeit ir savs privātais e-pasts, man šeit ir piekļuve darba e-pastam, man šeit ir piekļuve varbūt uz darba sistēmu, kur mēs skatāmies šīs, darba strādājot, CRMs, piemēram, vai datubāzes, vai jau tālāk, tas ir atkarīgs no sfēras. Un, ja es lietoju iekārtu privātajām vajadzībām, ir risks, ka uzlaužot privātos kaut kādus sociālos kontus, tiks arī tālāk uz pārējām lietām, pārējām uz iekārtas esošajām aplikācijām, kontrolēm, e-pastiem, un ja es neesmu padomājis tur par otro faktoru, vai, piemēram, ir paroles, esmu vienādas visur izmantojis, tad vispār tas ir kirdik, un man tā iekārta aiziet, un viss, un caur manu privāto iekārtu, caur maniem privātajiem kontiem var tikt uzlauzts mans darba devējs, ja es par to neesmu padomājis, un ja darba devējs par to nav padomājis. Tāpēc, ja iet runa par uzņēmuma skatpunktu, tad administratoram ir jāstāsta visas iekārtas, ar ko pieslēdzās. Kā, piemēram, mums bija diskusija par e-pastiem. Mūsdienās ir ērti, ka es varu šajā mazajā iekārtiņā paskatīties, kāds e-pasts man uz darbu ir atnācis, jo es esmu ceļā. Man nav jāvelk ārā dators, man nav jāslēdz viņš iekšā, man nav jāslēdzās. Es paņemu, kas man ir atnācis. Ātri apskatīties. Tas ir ērti. Bet kā tiek kontrolēts? Vai uz tās iekārtas, uz kuras cilvēks skatās e-pastu, šīs mobilās iekārtas, vai tur nav kaut kāds spaivērs apakšā? Vai nav, viss netiek, visu nelasa arī kāds no ļaundariem. Tādā ziņā. Vienmēr ir jāpadomā, kas pieslēdz. Un tad mēs runājam, kas ir labāk. Labāk, ja ir pavisam, piemēram, par e-pastu piekļuvi, mēs turpinam runāt. Vai tas atļautās iekārtas, neatļaut pieslēgšanos no neusticamām iekārtām. Slēgt iekšā multifaktoru. Jo tikko ir multifaktors, tā arī konta drošība tiek pa kārtu paaugstināta. Tādā ziņā. Un tikai kontrolēts pieslēgšanās tikai no kontrolētām iekārtām. Arī VPNs vai Zero Trust Network, tas arī šis ir drošības lieta, ko izmanto mobilājiem iekārtām, lai pieslēgtos resursiem, kas ir uzņēmuma iekšēnē. Šeit gan par VPN uzreiz ir jāskatās. Ja uz mobilās iekārtas uzstāda VPN darba vajadzībām, protams, ir loģiski, ka šo VPN neizmanto privātajām vajadzībām, ka caur šo VPN iet tikai darba lietas. Tādā aspektā. Līdz ar ko, ja tiek izmantot šādi vēl trešie risinājumi, VPN šajā gadījumā, tad ir arī šim konfigurācijai jāapskatās, jāstāsta, kādas konfigurācijas konkrētam risinājumam var. Un ieteikums ir tikai darba resursi, tikai definētas iekārtas. Un arī VPN pieslēgšanos var būt ar multifaktoru, ar otro faktoru. Šis ir tā kā no uzņēmuma puses. Bet principi par drošību, arī privāti personai būtu tomēr tas mazais datoriņš mūsu kabatā, ko mēs saucam par telefonu, būtu jāaizsargā. Ja mēs runājam par privātu personām, tad bišķiņi arī tam pieskarsimies nedaudz. Arī te ir risinājumi. Kas ir ieteicams, kad var risinājums, kuram būtu iespējams noteikt lokāciju. Biznesa risinājumiem tas ir iekšā. Iespējams nolokot iekārtu, iespējams, teiksim, novaipot datus, kā angliskais tas ir wipe, dzēst datus, lai
nepaliek tur iekšā šo kontu piekļuvis, lai nepaliek iekšā šo kontaktu saraksti, jo citreiz jau arī cilvēku kontaktliste var tikt izmantota, lai, piemēram, phishinga linku sūtītu uz SMS-ā uz telefonu numuru. Uz mobilās iekārtas SMS atnāk un ir fantastiski iespēja ērti uzspiežot uz linku atvērt šo lapu. Tas, ka tur apakšā ir phishings, vai ne, to mēs tikai pēc tam pamanām. Un, ja ir aizsardzības risinājumi būtu šāda phishinga lapa, piemēram, jāatpazīst tādā ziņā. Jā, privāta persona. Privāta persona, tas ir parasti kritiskais, tas posms līdzīgi kā ar datoriem uzņēmumu iekārtas, uzņēmumu administrators padomā, privātās iekārtas ir jāpadomā pašai privāta personai, pašam cilvēkam. Un šeit ir divi aspekti. Viens ir, ka šis būtu jārunā arī, teiksim, IT administratoram ar darbiniekiem. Jūs gribat lietot privātu iekārtu? Nav problēma, bet mums vajag, lai būtu droši, lai būtu pārvaldīti. Un tad piedāvā šo vai konteinerizāciju. Ir lietotāji, kur saka, klausies, ļoti labi, es gribu, lai tu aizsargā uzņēmumā ar manu privāto iekārtu, lai man pārliecība, ka ir droši. Un ir arī tādi gadījumi, ka ar privātu personas piekrišanu, darbinieku piekrišanu tiek pārvaldīta privātā iekārta uzņēmuma risinājumā. Un arī tas nav slikti. Tur gan tas ir jautājums, vai šis cilvēks ir ar mieru piekrist šādai lietai. Jo ja ir privātā iekārta, tā ir cilvēka privātā izvēle. Vai šādi grib atļaut. Bet administrators var noteikt, ka ja grib no mobilās iekārtas vai no citas iekārtas pieslēgties darba resursiem, tad var teikt, ok, mums ir nosacījumi, izpildās šādi nosacījumi, varam dot piekļuvi. Neizpildās šādi nosacījumi, nevaram dot piekļuvi. Un šim ir jābūt diezgan dzelžaini, jo mēs nedosim no piekļuvi sistēmām no jebkuras iekārtas, no jebkurienes. Ja mēs runātu par datoriem, kāpēc mēs dodam piekļuvi no šiem mazajiem datoriem, kurus mēs turam kabatā un saucam par telefoniem, no jebkurienes, tādā aspektā. Par to ir jāpadomā. Šobrīd tādā diagonālā esmu izstāstījis visu, ko es gribēju izstāstīt. Varbūt ir kaut kādi jautājumi, nianses vai par konkrētām iekārtām jautājumi. Tāds atvēršu questions and answers, te nav neviens ienācis. Vai ierakstiet jautājumu vai jautājumu čatā vai Q&A, vai paceļiet rociņu, tad es ieslēgšu mikrofonu un varam arī padiskutēt. Jo mobilās iekārtas un šis darba vides, kā saka, darba vides izplešanās ir ļoti tāda drošības pieejas principu maiņas. Ir jāmaina tas princips, ka ne tikai mums ir datori, tur Apple, Windows, Linux, ir serveru galds, kas ir, bet mums ir darba vide šobrīd ir viss plašais internets. Es aizbraucu uz Kanāriju salām un slēdzos klāt pie darba resursiem arī no Kanāriju salām un strādāt varu. Mūsdienās, tā vide ir jau pa visurien. Tādā ziņā. Šobrīd es skatos un gaidu, vai ir kādi jautājumi. Dotajā brīdī jautājums neredzu. Vēl kādu brītiņu pagaidīsim, ja kādi jautājumi rodās vai kāda diskusija. Bet galvenais ir vērst uz to uzmanību, ka tās iekārtas. Tāpat tās kā mājas apstākļos mājās ir ieteicams gudrās iekārtas. Tur gudrā kamera vai gudrais televizors, gudrais leduskapis. Ka arī šos update, to firmvāris update, jo tās arī operētāja sistēma. Šeit ir arī no šāda aspekta jāpieiet arī darba vidē, uzņēmumā. Visas iekārtas, kurām ir procesors, kurš var izpildīt komandas, ir atmiņa, kurā var komandas saglabāt. Visas šīs iekārtas ir jāuzskata pa datoriem, kas var radīt risku. Protams, ir pieejas, ka iekārtām vienkārši neļauj piekļūt pie tīkla, ja to var šādi, ja atļauj definēt. Piemēram, ir gudrais televizors, bet viņam gudro funkcionalitāti neizmanto.
un vispār tīklā viņš tiek atslēgts, vai arī, teiksim, ierobežo šīs konkrētās iekārtas piekļuvi uz ārējiem tīkliem, vai šādi arī nodrošinot papildus drošību. Jo jā, tas, kā to apkarot, ir dažādi, nu, kā šo, nevis apkarot, kā šo drošību nodrošināt, ir dažādi risinājumi. Vienkārši par to ir jādomā. Atkārtošos vēlreiz, mazais datoriņš, ko mēs saucam, turam kabatā un saucam par telefonu. Tādā ziņā. Jā, labi. Tas no manis laikam viss. Es vēlreiz paskatos, vai nav kādi jautājumi, vai tā. Es tagad... Pēdējā iespēja tur pacelt rociņu vai uzdot kādu jautājumu, pirms mēs finišējam šo salīdzinoši īso, vieglo, bet, manuprāt, ļoti svarīgo webināru par to, ka iekārtas mums ir daudz un dažādas, kādas mēs izmantojam. Un tas, ka mobilā iekārta ir tas punkts, kurā parasti sanāk kopā gan sociālie konti, gan e-pasta, privātie darba, un ka viena iekārta, kas ir kā mezgls, kurā satiekās ļoti daudz lietas. Tādā ziņā, nu, kā mezgls, kā krustojums varbūt, jā, varbūt, tas ir labāks, varbūt, frāzējums, nevis mezgls, jā. Tā, nu, labi, es redzu, ka jautājumu dotajā brīdī nav. No savas puses es esmu izstāstījis. Es ceru, ka es esmu vismaz raisījis pārdomas un vēlmi paskatīties uz šādām lietām, padomāt par šādām lietām. Un tad no manas puses tas ir viss. Un varam tad finišēt. Paldies, ka ieradāties. Ja ir kādi jautājumi, šobrīd var redzēt arī mums e-pasta adreses, uz kurām mums var uzrakstīt atbalsts. Ir adreses, kurās var iesūtīt problēmu pieteikumus. Un Egils@Baltic ir LV, ir mans e-pasts, var arī patiešo, bet, ja ir kaut kāda konkrēta problēma, tad labāk uz atbalstu, tāpēc, ka, ja nu gadījumā es esmu atvaļinājumā, ja nu es esmu aizņemts, tad kolēģi paņems un apstrādās šos pieteikumus. Labi, paldies, ka ieradāties, piedalījāties. Varat arī jautājumus, ja rodās pēc tam sūtīt mums uz e-pastiem. Labi, paldies tad, un visu labu!